Labrīt! Jūs skatīties raidījumu ar Natāliju Ābolu. Es novēlu jums brīnišķīgu dienu un pacentīšos, lai raidījuma laikā jūs saņemtu interesantu un noderīgu informāciju. Pēc amerikāņu onkologu domām rekomendācijās vēža profilaksei jābūt iekļautai regulārai aspirīna lietošanai. Mūsu valstī augstie mirstības rādītāji no sirds asinsvadu slimībām ievērojami ietekmē vidējā dzīves ilguma samazināšanos tās iedzīvotājiem. Kardioloģisko saslimšanu virsotne vērojama vecumā no 40 līdz 50 gadiem. Ir svarīgs katrs ārstniecības etaps cīņā par sirds veselību, bet pats efektīvākais – saulaicīga slimības profilakse. Ļoti no svara ir šī primārā profilakse, lai nebūtu tādas situācijas par slimību, kas ir jau pilnā plaukumā, kad jau ir akūti procesi. Tad mēs aizdomājamies un tad tikai sākam kādu veikt pasākumus. Daudz svarīgāk ir saulaicīgi uzsākt profilakses pasākumus ne tikai nemedikamentozā ziņā, bet arī medikamentozos profilakses pasākumus. Aspirīns Kardio, vācu firmas Bayer ārstniecības līdzeklis, tas ir viens no efektīvākajiem un ekonomiskākajiem terapijas līdzekļiem sirds asinsvadu slimībām. Aspirīns Kardio ir unikāls un visizpētītākais ārstniecības līdzeklis ar vairāk nekā 100 gadu vēsturi. Nelielas devas un oriģinālais zarnās šķīstošais apvalks kuņģa gļotādas aizsardzībai ir izstrādāti speciāli zāļu ilgstošai lietošanai. Regulāra preparāta lietošana ir pagarinājusi dzīvi miljoniem pasaules iedzīvotāju. Firmas Bayer preparātu Aspirīns Kardio Latvijā var iegādāties visos aptieku tīklos. Rudens augstēšanas laikā gripas un augšējo elpu ceļu slimību profilaksei ārsti rekomendē lietot vitamīnus un imunitāti stiprinošus preparātus. Mūsdienu dzīves ritmā mūsu organisms nevienmēr viens tiek galā ar visiem kaitīgiem faktoriem. Tādos gadījumos nepieciešama neliela palīdzība. Pēdējos 2 gados firmas Yonax speciālisti ir izstrādājuši veselu sēriju uztura bagātinātāju un medicīnas preparātu. No 56 zīmola Yonax nosaukumiem aktīvās dzīves piekritēji varēs atrast visu, kas nepieciešams veselības un darba spēju uzturēšanai. Bet firmas devīze pārbaudīta kvalitāte garantē produkcijas atbilstību pašiem augstākajiem standartiem, ko pielieto Eiropas Savienības valstīs. Mēs speciāli radām formulas, kas atšķiras no konkurentiem. Cenšamies radīt optimālu darbojošos vielu kombināciju. Pēc pasūtījuma ražojam dažādās Eiropas valstīs – Lielbritānijā, Spānijā, Čehijā, Lietuvā, kā arī Latvijā. Britānija, Ispānija, Čehija, Litvija. Также в Латвии. Yonax produktus lieto kā ārstēšanai, tā arī dažādu slimību profilaksei. Dažādos aptieku tīklos pārdod vitamīnu un minerālu kompleksus bērniem un pieaugušajiem, dabīgos līdzekļus imunitātes stiprināšanai un aknu aizsardzībai, speciālus vitamīnus grūtniecēm un jaunajām māmiņām, zāļu tejas un dažādas medicīnas preces. Zīmola Yonax produkcija ir pieejama labākajās Latvijas aptiekās. Saulaicīga ausu kaklu deguna slimību ārstēšana pasargās jūsu organismu no ilgstošām komplikācijām. Neatliekt savu vizīti pie Lora. Nosaukums Surdovest nozīmē Surdoloģiskais vestibilārās rehabilitācijas centrs. Ko tas nozīmē praksē? To, ka šajā centrā certificēts ārsts, otolaryngologs Aivars Plēpis izārstējis no dažādām ausu kakla deguna saslimšanām, iesnām, rinīta, tonzilīta un citām. Lai uzstādītu precīzu diagnozi, dakteris izmanto vismūsdienīgāko metodiku, tā skaitā endoskopiju. Endoskopija ļauj redzēt to, ko nav iespējams apskatīt ar neapbruņotu aci un atklāt ausu, kakla vai deguna slimību jau sākuma stadijā. Savā praksē ārsts izmanto gan tradicionālās, gan holistiskās jeb alternatīvās ārstēšanas metodes. Dakteris Plēpis ir Latvijas holistiskās medicīnas un naturopātijas asociācijas biedrs. Viena no efektīvākajām ārstniecības metodēm ir adatu terapija jeb akupunktūra. To veic arī ar lāzera palīdzību. Speciālas adatas iedarbojas uz konkrētiem ķermeņa punktiem, ārstējot un mazinot sāpes. Ar akupunktūras palīdzību var regulēt vielmaiņu, ārstēt aptaukošanos vai celulītu. Aivaram Plēpim ir arī fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta certifikāts. Centrā notiek bērnu un pieaugušo kompleksā rehabilitācija, kura palīdz tikt galā ar kroniskām iesnām, polipiem, astmu. Tiek veikta arī dzirdes un vestibilārā aparāta slimību ārstēšana un diagnostika. Vēnu tromboze – bīstama slimība. Profilaktiska ārsta flebologa apmeklēšana saglabās jūsu veselību un pat dzīvību.
Vēnu varikoze ir saslimšana, kā rezultātā vēnas kļūst plānākas un izspiežas caur ādu, veidojot zemādas mēzglus. Varikoze rodas asinsvadu iedzimto anomāliju, aptaukošanās, ilgas stāvēšanas kājās, augstu pežu kurpju valkāšanas rezultātā, kā arī grūtniecības laikā un līdz ar vecuma iestāšanos. Un tas nav tikai kosmētisks defekts. Ja varikoze netiek ārstēta, tad parādās satūkums, sāpju sajūta. Var pat rasties trofiskas čūlas. Ārstēšanas pamatā ir precīza diagnostika, kuru veic ar dupleks sonoskopijas metodi. Saslimšanas agrīnā stadijā Vidzemes vēju centrā veic kompresijas terapiju, speciālo varikozo zeķu nesāšanu. Te galvenokārt pielieto modernas vēju ārstēšanas metodes tādas, kuras neprasa operatīvu iejaukšanos, skleroterapiju, kā arī iesaka dažādus ārstnieciskos preparātus un lāzerterapiju. Savā praksē pamatā pielietoju vēju lāzerablāciju, jo uzskatu, ka tā ir viena no efektīvākām metodēm. Šīs metodes priekšrocība ir ārstēšana bez sāpēm un kaitējuma jūsu kāju skaistumam. Vīrieši var aizmirst intīmās dzīves problēmas. Seksologs Artūrs Vāvere ir izstrādājis speciālu metodi, kas ļauj uzlabot vīrištības parametrus. Jebkuram cilvēkam var rasties dzimumdzīves problēmas vai sarežģījumi. Seksologs un seksopatologs Artūrs Vāvere uzskata, ka visas problēmas ir atrisināmas, ja spēj tikt pāri aizspriedumiem un neziņai, kā arī laicīgi vēršas pie ārsta. Dakteris Vāvere konsultēja, kā saglabāt un uzlabot seksuālo veselību, kā arī ārstē ar seksuālo veselību saistītas slimības. Biežākās sūdzības ir par apgrūtinātu vai priekšlaicīgu ejakulāciju, erekcijas un potences problēmām, kā arī, lai veiktu dzimumlocekļa izmēra vai formas korekciju. Seno laiku pagarināšanas metode bija periodiska akmeņa piesiešana dzimumloceklim, bet tā ir vēsture. Mūsdienās ir daudz modernākas metodes vīrieša lepnuma parametru palielināšanai. Dakteris Vāvere ir plaši pazīstams dzimumlocekļu palielināšanas un formas korekcijas speciālists ne tikai Baltijā, bet arī NVS valstīs. Seksologs ir izstrādājis speciālu manuālu metodi, kuras rezultātā palielinās locekļa izmērs. Tās pamatā ir spiediena izmaiņas, kas impulsiedarbības rezultātā veicina audos šūnu dalīšanos. Tiek izmantotas speciālas iekārtas ekstenderi. Tie domāti parametru palielināšanai un izliekuma korekcijai. Jau vairāk nekā 1000 vīriešu Baltijas valstīs lieto šo iekārtu un īsā laikā gūst labus rezultātus. Seksoloģija ir saistīta ar cilvēku dzīves visintīmāko daļu. No daktera tiek gaidīta individuāla pieeja katram pacientam, kā arī konfidencialitāte. Tāpēc daktera Artūra Vāveres privātpraksē pieņemšana notiek pēc iepriekšēja pieraksta. Daktera Vāveres jaunā kabineta adrese ir Rīgā, Tērbatas ielā 76, ieeja no Sētas puses. Bērnu vajadzība nepārtraukti kustēties ir tikpat svarīga kā viņu attīstība, tāpat kā pārtika un miegs. Labākais veids, kā šo aktivitāti novirzīt, ir sporta nodarbības. Olimpiskais vingrošanas centrs uzņem audzēkņus dažāda vecuma grupās. Vecumā no 2 līdz 4 gadiem bērna enerģija ir pārpārēm. Viss jaunais interesē, visu gribas pamēģināt, visur gribas ielīst. No 5 līdz 7 un no 8 līdz 10 gadiem tas ir pats piemērotākais vecums pastāvīgām sporta nodarbībām. Uzdāviniet savam bērnam kustību prieku. Ekoloģiski tīrajā Latgales nostūra produkcijā jūs neatradīsiet ģenētiski modificētas sastāvdaļas, e-vielas vai konservantus. Jūs esat kādreiz ēduši diētisko speķi. Tas ir īsts lauku produkts, kurš nav termiski apstrādāts. Tā sastāvā ir cilvēkam nepieciešamās vielas omega-3 taukskābes, F vitamīni, linolēnskābe, mikroelementi, kuri nostiprina imunitāti. Dietologi uzskata sālītu speķi par vērtīgu pārtikas produktu. Diētiskais nav termiski apstrādāts produkts. Visi vitamīni iekšā ir gan vitamīni, gan tur ādiņa kalcijs, tur viss normāli. Un tas veselīgs produkts.
Šādu produktu droši var dot bērniem un neuztraukties par tā kvalitāti un garšas īpašībām. Protams, jāievēro mērenība. Kas par daudz, tas par skādi. Uztura speciālisti rekomendē ikdienas lietot ne vairāk kā 30 gramus speķa. Ar šo porciju pietiks, lai jūsu organisms iegūtu visu nepieciešamo. Diemžēl šo produktu nevar iegādāties Latvijas tirdzniecības tīklos. Meklējiet Latgolis Gold stendu izstādēs gada tirgos pilsētu svētkos. Pie mums Latgalē tiešām paši labākie pārtikas produkti. Ne tikai es ražoju labus produktus, arī citi amatnieki un pārtikas meistari ražo. Un ja pastaigāt pa Latgales stendiem, tur gan labs vīns ir, laba teja ir, labs medus ir, maize. Marka Latgolis Gold – tā ir kvalitātes garantija un ekoloģiski tīra produkcija jums un jūsu ģimenei. Alus ir ne tikai daudzu iemīļotais dzēriens, tas ir arī zāles, pie tam ārīgai lietošanai. Tā saka Rīgas Beer Spa meistari. Tāpat kā vāciešiem un čehiem, arī latviešiem alus ir nacionālais dzēriens. Jūs kļūdāties, ja domājat, ka alu var tikai dzert. Ko teiksit par alus spa procedūru? Mums ir tā unikālā iespēja piedāvāt jums šo brīnišķīgo procedūru. Ekskluzīvi viņi ir ar to, kad viņas izmantojamo vielu sastāvā ir pārsvarā dabīgi produkti. Apiņi un mieža sula satur vielas, kas stimulē sirds asinsvadu sistēmas darbību un vielmaiņu. Tie nostiprina nervu un imūnsistēmu, veicina labu miegu. Efektivitātes pirmajā vietā ir drabiņas, biezumi, kas paliek pāri pēc mieža vārīšanas. Tā satur neaizvietojamās aminoskābes, vitamīnus un citas vielas, kas nepieciešamas jūsu veselībai un labai pašsajūtai. Atveseļošanās procesi vannā uzsildās un notiek ātrāk un ar lielāku efektu. Pēc alus vannas, kad poras ir atvērušās un āda kļuvusi elastīgāka, seko kosmētiskās procedūras. Alus drabiņu ķermeņa pīlings, tonizējoša karsēšanās ar zāļu slotiņām un kopējā ķermeņa alus masāža. Tā jūs saglabāsiet ādas jaunību un novērsīsiet krunciņu veidošanos. Pēc patīkamām sajūtām, kas iegūtas Beer Spa, nobeigumā varēsiet nobaudīt kausu dzintara dzēriena. Visi šie prieki pašā Rīgas centrā pretī Vērmaņdārzam Elizabetes ielā 75. Iepriekšēji pieteikšanās uz visām procedūrām ir pa telefonu vai mājaslapā beerspa.lv. No 1. līdz 3. novembrim izstāžu hallē Ķīpselā Baltic Beauty izstādes ietvaros būs apskatāms viss nepieciešamais skaistumkopšanai. Kompānija BSC Baltic piedāvā izmēģināt profesionālu kosmētiku no saulainās Izraēlas. Kompānija BSC Baltic ir pasaules slavenā koncerna Bruno Sano Enterprises meitas uzņēmums. Tās produkcija ir populāra gan dzimtenē, gan aiz tās robežām. Izstādē Expo Beauty 2013 tiek piedāvāti visaugstākās kvalitātes matu, sejas, ādas, roku un ķermeņa kopšanas līdzekļi par pieejamu cenu. Koncerns Sano ir ievērojams ar to, ka mūsu produkcijai ir augsta kvalitāte, tā ir ļoti koncentrēta un tā ir klientiem pieņemama cena. Sastāvā ietilpst daudzas dabīgas komponentes, kas izstrādātas Izraēlas kosmetoloģijas uzņēmumos un laboratorijās. Изготовлены на косметологических предприятиях и лабораториях в Израиле. Izstrādājot katru kosmētisko līdzekli, tiek ievēroti visi faktori, lai kosmētika derētu dažādu vecumu sievietēm ar dažādu ādas tipu. Friziera stilista Šuki Zikri profesionālo matu kopšanas līdzekļu sērija ir patiesi unikāla. Produkcijas sastāvā ir dabas komponenču komplekss, kura sastāvā ir dabīgie proteīni, kas baro un mitrina matus, koncentrāts galvas ādas kopšanai un efejas ekstrakts, kas uzlabo matu izskatu. Caroline ir ārstnieciski profilaktiskas matu un ķermeņa kosmētikas līnija. Tie ir unikāli anti-age kosmētikas līdzekļi sievietēm, to sastāvā ir oriģinālas inovatīvas komponentes. Jaunums Latvijas tirgu ir sejas un acu zonas kopšanas sērija Kelly Jane, kuras sastāvā ir Šveices ābola šūnas. Tas ir inovatīvs risinājums, jo ļoti labi atjauno ādu. Что, в принципе, является практически инновационным решением, так как это очень хорошо омолаживает кожу. Pie tam BSC Baltic piedāvā kvalitatīvu un drošu sadzīves ķīmiju.
Koncerns Sano предлагает нам... Koncerns Sano Latvijas tirgu piedāvā plašu, pusprofesionālus, augsti koncentrētu sadzīves ķīmijas sortimentu. Cilvēks var nopirkt trauku mazgāšanas līdzekli, atšķaidīt ar 3 reizes lielāku ūdens daudzumu, un tas joprojām būs lietojams. Mūsu kompānijas priekšrocība ir tā, ka cena pilnībā atbilst kvalitātei. Буквально в 3 раза водой, и это до сих пор остается действенным средством. Также плюс нашей фирмы заключается в том, что качество полностью соответствует цене. Kompānija BSE Baltic cenšas katrai sievietei piedāvāt nepieciešamos kosmētikas līdzekļus, lai tā saglabātu savu skaistumu, kā arī ar sadzīves ķīmijas palīdzību atvieglotu mājas soli. Meklējiet kompānijas produkciju visās Latvijas lielākajās tirdzniecības vietās. Radīt oriģinālas, pašu darītas rotas lietas mammai, māsai vai draudzenei palīdzēs veikalā Dabars. Katrai sievietei piemīt individualitāte, kuru ir vērts izcelt ar oriģinālām rotām. Autoru darinājumi tas ir viens no pašizteiksmes veidiem, spilgts pielikums jūsu neatkārtojamam stilam. Veidot bižutēriju ar savām rokām nav nemaz tik sarežģīti. Vienkāršām rotām jums būs nepieciešamas vienkāršas iemaņas, kuras varēsiet apgūt pie meistariem kompānijas Dabars L rīkotajos kursos. Tas ir veikals bāze visiem, kuri aizraujas vai profesionāli nodarbojas ar rotu veidošanu. Te jūs varēsiet nopirkt polimēros mālus, kā arī kvalitatīvus instrumentus un izēvielas jebkurai gaumei no dažādiem materiāliem, visdažādākajām krāsām neatkārtojamas bižutērijas veidošanai. Līdz ar veikala telpu paplašināšanu tā piedāvājums papildināts ar dažādu krāsu, resnuma un faktūras diegiem, adīšanai dažāda platuma krāsainām lentām. Ieejot veikalā, grūti to pamest tukšām rokām. Cēlo akmeņu cienītājiem par neatkārtojamas rotas lietas veidošanas materiālu var kļūt dabīgie pusdārgakmeņi vai upes pērles. Rokdarbnieces piesaista neatkārtojamais Svarovski akmentiņu un pērlīšu spīdums. Veikala profesionālās rokdarbnieces gatavas palīdzēt ne tikai ar padomu, bet arī ar līdzdalību rotas veidošanā. Nevajag satraukties, ja jūsu iemīļotā rotas lieta ir salūzusi. Rokdarbnieces turpat nomainīs slēdzīti, pieliks trūkstošo detaļu un pārveidos izstrādājumu ar jauniem risinājumiem. Kā papildinājums jūsu rotas lietai derēs dažādi piekariņi, kuloni, bet spilgtas brošas dos ekstravaganci pat visnecilākajam tēlam. Dāvanai noderēs dažāda dizaina kaklarotas, rokas sprādzes, oriģināli pulkstenīši, gredzeni, izstrādājumi no Svarovski, kā arī šalles. Pirkumus jūs saņemsiet dāvanu kārbiņā vai spilgtā maisiņā. Ar pilnu preču uzskaiti var iepazīties kompānijas interneta veikalā www.perlotava.lv. Šogad 9. Baltijas kosmētikas projektā Baltic Beauty 2013 piedalīsies 320 uzņēmumi no 36 pasaules valstīm. Baltic Beauty – tie ir jaunākie produkti, aktuālas tendences kosmetoloģijā, profesionāļu konsultācijas, aizraujoši frizieru, kosmetologu, grima mākslinieku, manikīra un pedikīra meistaru konkursi un demonstrācijas. Vērtīgas lietas izstādē atradīs visi, gan skaistuma industrijas profesionāļi, gan tūkstošiem patērētāju, kuri vēlas iepazīties ar jaunumiem, iegādāties sev nepieciešamos produktus par iepazīšanās cenām, saņemt kompetentu konsultāciju un vienkārši gūt prieku un pasmelties jaunas idejas. Tā preses konferencē atzīmēja projekta sejas un ķermeņa skaistuma pasauli vadītāja Kristīna Čerņauska. Izstādē Baltic Beauty Krievijas uzņēmums Iris Kei prezentēs Latvijai unikālu skropstu pieaudzēšanas tehnoloģiju un vadīs starptautisku labdarības čempionātu. Tā notiks tādēļ, lai sapulcinātu kopā skropstu pieaudzēšanas meistarus, lai tie varētu parādīt savu profesionālo statusu, savu meistarības līmeni un noskaidrotu labākos. Otrs mūsu uzdevums – labdarība. Visus konkursa ietvaros savāktos līdzekļus, dalībnieku iemaksas, sponsoru naudas mēs pārskaitām labdarības fondiem. Krievijā mēs strādājam ar bērnu onkoloģijas fondu Dāvā dzīvi, bet Latvijā mēs pārskaitīsim naudu Ziedot LV fondā. Благотворительные фонды. В России мы работаем с фондом, который занимается детской онкологией «Подари жизнь». А в Латвии мы перечислим деньги в фонд Ziedot LV. На нашем стенде
Mūsu stendā mūsu mācību centra pasniedzēja Eva Bonda vadīs meistarklases. Viņas darbu varat redzēt, skatoties manās skropstās. Šī tehnoloģija saucas samtainais skats. Skropstām ir samtains apjoms. Arī industrijas profesionāļi priekšroku dod skaistumam. Speciāli salonu meistariem pazīstamais modes mākslinieks Bruno Birmanis un topošā dizainere Laura Liberte ir radījuši profesionālā apģērba līniju. Vieni no pirmajiem to redzēja žurnālisti. Izstādē Baltic Beauty mēs piedāvāsim skaistumkopšanas industrijas speciālistiem apģērbu, darba apģērbu, ko ir radījusi jaunā latviešu dizainera Laura Liberte zīmolam, kas saucās Lab Concept, un kura zinātniski brand menedžeris esmu es. Un tas ir jauns zīmols, kas veido apģērbus priekš medicīnas speciālistiem un priekš skaistumkopšanas industrijas speciālistiem. Tie halāti, ko šobrīd var iegādāties, viņi ir vairāk vai mazāk kvadrātaini. Sievietes nav kvadrātainas, sievietes ir formīgas, un tāpat arī vīrietim. Šīs dizains atšķirās ar to, ka vīriešiem viņš ir vairāk šūts kā žakete. Ir forma, ir nostrādātas vīles, kabatas, visas sīkās detaļas, un tieši tāpat arī sievietēm. Tieši uzsvars ir likts uz kvalitāti, ļoti lielā mērā ergonomiju un, protams, arī dizainu. Šogad par izstādes pamatakcentiem kļūs kosmētiskās pirmizrādes, inovācijas kosmētika sportam, bagātīga ekoloģiskās kosmētikas līdzekļu daudzveidība, spilgti frizieru konkursi starptautiskā friziermākslas festivāla ietveros, kā arī manikīra meistaru prezentācijas. Šis novembris sākas ar skaistuma svētkiem Ķīpsalā. Izmantojot asfalta remontam mūsdienīgu materiālu bornit, var apstādināt to sabrukšanu. Visplašākajam lietotāju lokam paredzēts uzņēmuma materiāli jaunums – bornit smēres, emulsijas un bituma lentes. Bornit materiāli ir sevišķi pieprasīti nelielu asfaltētu laukumu gājēju celiņu iekšpagalmu remontam, respektīvi tad, kad smago ceļu tehniku ir nerentabli izmantot. Mūsu jaunais materiāls ir domāts, lai remontētu asfaltu, lai vecu asfaltu, es gribētu tā teikt, padarīt par jaunu, sakopt viņu virsmu, lai sakoptu asfalta ūdens necaurlaidību. Mēs varam aiztaisīt ar šiem materiāliem asfaltā bedrītes, mēs varam aiztaisīt asfaltā poras, mēs varam asfaltu vizuāli sakopt, lai viņš smuki izskatās. Gatavā bituma masa Bornit Asfalt Top piemērota asfalta atjaunošanai ar plānu 30 mm vai 10 mm slāni. Asfaltā vai betonā radušās plaisas var aizpildīt ar speciālu hermētiķu uz polimēru bituma bāzes un iegūt augstu noturību gan augstās, gan zemās temperatūrās. Dažāda veida gan karstā, gan augstā pielietojama Bornit masas izmanto ceļu seguma bedrīšu remontam. Speciālas Bornit masas ir ideālas savienojuma vietu aizpildīšanai starp diviem asfalta segumiem. Nevelti Bornit materiālus sauc par ceļu būves kompasu. Moduļu dūmvadu sistēmas ideāls gatavs variants krāsnīm, kamīniem, katliem un dīzeļģeneratoriem. Reti ārpilsētas būves iztiks bez apkures ierīces, kamīna, klasiskās krāsnes un pat savas katlu mājas. Jebkurai apkures ierīcei nepieciešams dūmvads, kas izvadītu sadegšanas produktus. Latvijas uzņēmums Eko MDS jau vairāk nekā 10 gadus ražo drošas, certificētas, modulētas dūmvadu sistēmas. Un Eko ietver sevī divus vārdus – ekoloģisks un ekonomisks, kas nozīmē, ka produkts ir ekoloģisks, jo ir ražots no keramikas, un ekonomisks, jo tam ir ļoti optimāla cena. Mūsdienīgie modulētie dūmvadi ir izturīgi. Tie domāti gan mūsdienīgām apkures sistēmām, gan tradicionālajām krāsnīm un kamīniem, kurus apkurina ar malku, oglēm vai briketēm. Trīskārša pilnībā izolēta caurule atbilst visām mūsdienu prasībām un iztur temperatūru no 60 līdz 600 grādiem. Mūsu kompleksijā piedāvājumi ietilpst gan konsultācijas, gan tirdzniecība, gan arī uzstādīšana objektā. Uzņēmums Eko MDS pēc izvēles jums piedāvā pašus ekonomiskākos un ekoloģiskākos risinājumus. Eko moduļu sistēma kalpos jums ilgus gadus un nodrošinās komfortablu dzīvošanu mājā.
Gaisa attīrīšanas iekārtas rūpnieciskiem uzņēmumiem Colasit ar šveiciešu kvalitāti ir atzītas visos kontinentos. Tagad tās ir pieejamas arī Baltijā. Izstādē Vide un enerģija piedalījās stipri spēlētāji sadzīves iekārtu ražošanas tirgu, kuru ietekmes sfēra sniedzas tālāk par Baltijas tirgu. Mūsu uzņēmums Šveicē un Nīderlandē darbojas kopš pagājušā gadsimta 70. gadiem. Tam ir vairāk nekā 40 gadu darba pieredze savā sfērā. Colasit Skandināvijā iekārtas paredzētas rūpniecības agresīvā gaisa apstrādē ķīmiskajā un farmācijas nozarē, koka, metāla un dažādu virsmu apstrādē, visur, kur notiek gaisa piesārņošana. Šī iekārta spēj tikt galā ar visu veidu rūpniecisko gaisa piesārņojumu. Ja klientam ir specifiskas prasības, uzņēmumā Colasit Skandināvijā tiek ražotas iekārtas pēc individuāliem projektiem. Mēs ne tikai pārdodam produktu, bet atbalstām klientu visa projekta laikā. Mēs palīdzam izvēlēties iekārtu atbilstoši klientu prasībām, pat montējam šo iekārtu speciālajā objektā, kurā projektē kādu sistēmu. Colasit Skandināvijā iekārtas atbilst visām ekoloģiskajām prasībām attīrot gaisu, kuru nevar izlaist no uzņēmuma apkārtējā vidē. Mēbeļu kalpošanas laiks un tās funkcionalitāte ir atkarīga no mēbeļu furnitūras un komplektējošo detaļu kvalitātes. Saliekamo mēbeļu kalpošanas ilgums nav atkarīgs tikai no izgatavošanas tehnoloģijas. Svarīgu lomu spēlē tajās ievietotās komplektējošās un bīdāmās sistēmas. Ir svarīgi izvēlēties pašus labākos piedāvājumus no tirgū piedāvātajām plaša sortimenta komplektējošām un furnitūras detaļām. Latvijas uzņēmums Limits D, kurai ir vairāk nekā 10 gadu pieredze sadarbībā ar ārzemju vadošajām firmām, spēja izvēlēties tās, kurām ir augsts ražošanas līmenis un produkcijas kvalitāte. Šodien uzņēmums piedāvā ne tikai gatavas saliekamās mēbeles, bet arī plaša sortimenta mēbeļu plātnes, furnitūru un plastikāta paneļus. Ir arī unikāli piedāvājumi kā MDF plāksnes ar supergludu virsmu. Ne tikai šo virsmu estētiskais efekts, bet tās ir arī ideāli gludas un noturīgas pret skrāpējumiem, kas ir svarīgi lietojot mēbeles. Vēl viens būtisks moments – uzņēmums Limits D jums viennozīmīgi piedāvās labāko cenu. Mūsu konkurētspējas priekšrocība ir tā, ka mēs strādājam tieši ar ražotāju. Tādēļ mēs vinējam uz cenām un mūsu Latvijas tirgu ienāk produkcija ar zemākām cenām. Ar pilnu produkcijas sortimentu un pakalpojumu klāstu jūs varat iepazīties mūsu mājaslapā limitsd.lv, kur atradīsiet telefonu, pa kuru var izdarīt pasūtījumu. Ar mazākiem tēriņiem iekārtot dzīvokli ar mēbelēm var veikalā SV mēbeles. Šeit ir viszemākās cenas, un par to var pārliecināties portālā Salīdzini LV. Liekas, ka labu mēbeļu iegāde nav lēts prieks, tomēr taupīgs pircējs vienmēr atradīs iespēju iekonomēt. Cenas un kvalitātes atbilstību mēs pārbaudījām veikalā SV mēbeles. Vairāku gadu garumā šis veikals ir veiksmīgi tirgojis mēbeles internetā. Pēc tam viņi izveidoja paši savu tirdzniecības zāli Rīgas lielveikala Diton 2. stāvā. Šodien SV mēbeļu kvalitatīvā produkcija par saprātīgu cenu aplūkojama jau 2 tirdzniecības centra stāvos. Mēbeles ir nepieciešamas visai mājai. 2. stāvā apskatāmās mēbeles, priekštelpu un bērnistabu iekārtas, kā arī atsevišķas mēbeles, krēsli, toaletes galdiņi, masāžas iekārtas par pieņemamu cenu. 3. stāvā ir mīkstās mēbeles un guļamistabas iekārtas. Visas veikalā pieejamās preces atbilst zelta likumam, augsta kvalitāte par pieņemamu cenu. Vēl kāds patīkams piedāvājums profesionāļa padomas mēbeļu izvēlē un interjera iekārtošanā. Pieredzējuši speciālisti palīdzēs jebkuru ieceri realizēt dzīvē. Kad būsit izvēlējušies preci, jums palīdzēs to nogādāt mājās un mēbeli salikt. Pie tam kompānija piedāvā arī bezprocentu kredītu. Šeit katrs varēs atrast kaut ko atbilstoši savai rocībai. Luks, klases mēbeles vai mēbeles ar atlaidi, bet sevišķi taupīgi klienti var iegādāties mazlietotas mēbeles ļoti labā stāvoklī. Tā kā secinājums ir viens – labām kvalitatīvām mēbelēm var būt ļoti pieņemama cena. Neapšaubāma SV mēbeļu priekšrocība ir tā, ka jūs varat izvēlēties sev tīkamo produktu, neizejot no mājas pie datora. Internetveikalā jūs varat izvēlēties vēlamo preci, tādējādi ietaupot laiku. Nāciet pēc kvalitatīvām mēbelēm par saprātīgu cenu uz veikalu SV mēbeles darbdienās no 10 līdz 19 un sestdien no 11 līdz 17.
Ir ļoti daudz metožu un tehnoloģiju dažādu objektu aizsardzībai. No apsardzes pakalpojumu paketes jūs varat izvēlēties sev piemērotāko. Drošība ir svarīga sastāvdaļa mierīgai un pārliecinātai dzīvei. Jau 18 gadus holdinga apsardzes kompānija Rīgas apsardzes sabiedrība droši aizslēdz apsargājamos īpašumus. Jebkurš klients var vērsties pēc apsardzes pakalpojumiem. Tā var būt fiziska persona, juridiska persona. Tāpat mēs piedalāmies lielos valsts iepirkumos un uzvaram konkursos. Savu klientu drošību kompānija nodrošina ar mūsdienīgu iekārtu palīdzību un uzticamu fizisku apsardzi. Firma īsteno jebkuras kategorijas sarežģītības pakāpes apsardzes projektus. Objektu fizisko un tehnisko apsardzi, video monitoringu, montāžu, drošības sistēmu apkalpošanu un citus apsardzes pakalpojumus. Holdings Rīgas apsardzes sabiedrība pilnas paketes apsardzes pakalpojumus piedāvā Rīgā, Jelgavā, Jēkabpilī un citos Latvijas reģionos. Ja objektu apsargā tehniski, tad papildus ir video novērošana, kura palīdz to operatīvi apsargāt. Pirms līguma slēgšanas, lai pieņemtu optimālu apsardzes variantu, kompānijas speciālisti analizē objektam esošos draudus. No nākamā gada 1. marta uzņēmuma mājaslapā jūs varēsiet iepazīties ar apsardzes iekārtu katalogu un izvēlēties speciālos izdevīgos piedāvājumus. Bet jau tagad pa bezmaksas tālruni 800 8555 jūs varat saņemt konsultācijas un pasūtīt pakalpojumu. Vasaras riepu nomaiņa pret ziemas – tā ir ne tikai ceļu policijas prasība. Tā ir dzīves nepieciešamība vadītāju un pasažieru drošībai. Kad gaisa temperatūra ir +5 grādi vai zemāka, jāmaina automašīnas apavi. Lai mašīnas kustība būtu droša, saulaicīgi ir jāmaina vasaras riepas pret ziemas. Malmieras rajonā servisa centrā AK12 augsti kvalificēts personāls izpilda pilna kompleksa montāžas darbus, balansēšanu un riepu remontu. Mūsdienīgas iekārtas ļauj veikt precīzu balansēšanu riepām ar liela diametra diskiem. Lai jūs automašīnā uz sniega klātiem ceļiem justos labi, rūpīgi jākontrolē riepu stāvoklis, nodiluma gadījumā laicīgi jāmaina tās pret jaunām. Mēs piedāvājam veikalā iegādāties jaunas riepas. Viņas ir dažādu ražotāju, sākot ar Michelinu un pārējām labām firmām, un arī ekonomiskās klases riepas ir pieejamas. AK12 īpašais piedāvājums ir adresēts auto uzņēmumu un autoparku īpašniekiem. Pilnībā iekārtots pārvietojamais servis ļauj izbraukt uz vietām un veikt riepu montāžu jūsu teritorijā. Ja jūsu autoparks atrodas Rīgā, tā arī nav problēma. Pa telefonu 294 965 63 varat pierakstīties uz jums pieņemamu laiku. Biznesa veiksmīgai attīstībai ir nepieciešama profesionāla finanšu konsultācija, audita un nodokļu atskaišu jautājumos. Sarežģītajā ekonomisko attiecību pasaulē finansu konsultanta pakalpojumi kļūst arvien pieprasītāki. Teicama reputācija un profesionalitāte – tie ir kritēriji, kuri jāņem vērā izvēloties konsultantu. Un ja bieži vien lielā finansu organizācijā klients var pat nepazīt savu partneri, tad nelielā privātā uzņēmumā ir personiska attieksme pret pasūtītāju. Es personīgi piedalos jebkurā projektā, jebkurā revīzijā, kur mēs esam uzņēmušies veikt klientam. Un, teiksim, visa darba uzraudzība un pārunas ar klientu notiek tieši personīgi ar mani. Katra darbinieka profesionalitāte un piedāvāto finansu pakalpojumu kvalitāte nekad nav tikusi apšaubīta. Kompānija veic gada atskaišu revīziju, sniedz grāmatvedības atskaišu un nodokļu konsultācijas, konsultē investīciju piesaistē, analizē firmas pasūtītāju finansiālo stāvokli. Sniegtie pakalpojumi atbilst pasaules standartiem. Darbs notiek 3 valodās – latviešu, krievu un angļu. Kompānija Latimira garantē jebkura sava lēmuma vai audita rezultātu likumību. Un tā kaut kādā mērā palīdz valstī iziet no pelēkās ekonomiskās zonas. Bērnu vajadzība nepārtraukti kustēties ir tikpat svarīga kā viņu attīstība, tāpat kā pārtika un miegs. Labākais veids, kā šo aktivitāti novirzīt, ir sporta nodarbības. Olimpiskais vingrošanas centrs uzņem audzēkņus dažāda vecuma grupās. Vecumā no 2 līdz 4 gadiem bērna enerģija ir pārpārēm. Viss jaunais interesē, visu gribas pamēģināt, visur gribas ielīst.
No 5 līdz 7 un no 8 līdz 10 gadiem tas ir pats piemērotākais vecums pastāvīgām sporta nodarbībām. Uzdāviniet savam bērnam kustību prieku. Bērnu istaba rotaļu fabrika tirzniecības centrā Olimpija. Tas nav vienkārši spēļu komplekss. Tas ir vesels labirints mazajiem. Ja vēlaties netraucēti iepirkties, vai arī jums ir steidzamas darīšanas, bet nav kam uzticēt bērnu, vai arī jūsu atvasītai apnicis rotaļāties mājās, tad jūs gaidīs ciemos bērnu rotaļlaukums rotaļu fabrika. Šeit bērns ir galvenais, viņš ir uzmanības centrā. Kopš fabrikas dibināšanas ir izveidojusies tradīcija, visi bērni šeit kļūst par direktoriem. Alga par labi padarītu darbu ir konfektes un cepumi. Bērniem ir padotās sekretāres, animatoris Iveta, Ilzīte un Mārīte. Toties vecāki kļūst par direktoru asistentiem. Rotaļu fabrika tā ir vesela bērnu prieka valstība, kur mazie draiskuļi sākot no 1 gadiņa līdz pusauģa vecumam var atpūsties, spēlēties un iepazīties ar jauniem draugiem, kopā rotaļāties ar krāsainām bumbām, šļukt no slitkalniņa, meklēt izeju no labirinta, līmēt, zīmēt, likt puzles. Šeit svin dzimšanas dienas, šeit notiek īstas bērnu korporatīvās ballītes. Tad ir nepieciešams izvēlēties atbilstošu tērpu un izveidot attiecīgu meikapu. Šīs idejas bērni izstrādā patstāvīgi. Galvenais fabrikas darbinieku uzdevums ir attīstīt bērnu radošo garu. Rotaļu fabrika ir vieta, kur interesanti radoši atpūsties gan bērniem, gan viņu vecākiem. Jau tūkstošiem gadu cilvēki dievina sauli. Par to var pārliecināties Rīgas Saules muzejā. Kopš pastāv cilvēce, saule vienmēr ir bijusi tās pielūgsmes objekts. Saules muzejs mums sniedz ieskatu par to, kā viena un tā pati mūžīgā tēma tiek atspoguļota dažādu tautu kultūrās. Ekspozīcijas pamatā ir privāta kolekcija, vairāk nekā 400 dekoratīvu saulīšu un milzīgs skaits sauli attēlojušu vai ar to saistītu priekšmetu. Muzeja autore tos ir vākusi vairāk nekā 12 gadu. Eksponāti ir atvesti no dažādiem pasaules nostūriem. Unikālā ekspozīcija ir iedvesmojusi muzeja apmeklējušos Latvijas māksliniekus radīt savus mākslas objektus. Muzeju parasti apmeklē vienatnē, nelielās grupās vai arī veselas klases. Gidi pastāsta par sauli kā saules sistēmas pamatu un neizsīkstošu enerģijas avotu. Ekspozīcija sniedz vispār izglītojošu ieskatu par sauli no astronomijas, vēstures, fizikas un bioloģijas redzes leņķa. Šeit sastopams izziņas materiāls par dažādu tautu, kurām saule bijusi īpaši svarīga kultūru. Ekskursijas beigās apmeklētājiem ir iespēja radoši pašizteikties pie aromātiskas tējas tases, veidojot savu personisko saulīti. Muzejā iespējams organizēt saviesīgus pasākumus pieaugušajiem un bērniem, jaunlaulātajiem izveidota īpaša programma. Apmeklējiet muzeju, lai atrastu savu sauli. Kā vienmēr, no Aleksandra Sokolova vēlamies uzzināt tādu planetāro prognozi, kura palīdzēs mums veiksmīgi nodzīvot šo nedēļu. Labrīt! Šonedēļ mēs gaidām ļoti labvēlīgus astroloģiskus apstākļus. Būtībā katru gadu Saule oktobra beigās un novembra lielāko pusi atrodas Skorpionā, kurš ir pazīstams ar savu milzīgu enerģiju. Tāpēc nepārāk viegli nodzīvot tādu laika posmu. Bet šogad astroloģiski apstākļi Skorpiona posmā būs ļoti, ļoti labvēlīgi. Un ar katru dienu labāk, jo novembra sākumā būs ļoti pozitīva aspekta kulminācija, kad Saule ar Jupiteru harmoniski sadarbojas, bet novembra vidū vēl viens aspekts, kuru mēs arī gaidīsim. Šonedēļ ceturtdiena ir ļoti derīga aktīvai darbībai. Jebkura darbība būs ar pozitīviem rezultātiem. Piektdiena ir diena, kad no vienas puses darbosies ļoti pozitīvi aspekti, bet arī būs viens diezgan saspringts, un viņu visvairāk jutīs sievietes. Tāpēc jāuzmanās un jāsaprot, ja cilvēks varbūt pārdzīvo. Bet ja mēs taisamies
pavadīt laiku ar draugiem, draugu kompānijā vai aktīvi atpūsties vai kaut ko citu darīt, tad vislabāk būtu plānot šos pasākumus svētdien, jo svētdiena būs noteikti visskaistāka nedēļas diena. Visiem veiksmi! Raidījuma nobeigumā laika prognoze nākamajām 7 dienām. Tiksimies pēc nedēļas.